Vieglākais veids, kā aprēķināt jebkurus procentus no jebkura skaitļa, ir tos pārtaisīt decimāldaļās. Tātad šis ir 3. video par procentiem. Iesaku šo saglabāt un noskatīties arī iepriekšējos video, kas ir profilā. Tātad, ko mēs darām? Pirmais, procentus pārveidojam decimāldaļā. Lai jebkuru procentu pārveidot decimāldaļā, mēs to dalām ar 100. Attiecīgi, šeit ir 2 nulles, komatu mēs neredzam, komats ir šeit, pārvietojas 2 reizes. Tātad 0,14. Tas ir pārveidots decimāldaļā. Nākamais, ko mēs darām? Iegūto decimāldaļu reizinam ar skaitli, no kura tu vēlies uzzināt to procentu. Tātad 60 reiz 0,14. 0 reiz 4, 0. 4 reiz 6, 24. Te vairs neko nereizam, tātad velkam uz leju. Ar viennieku vienkārši pārrakstam, un nulles arī iesaku pierakstīt. Un mums sanāk lūk šāds te. Saskaidot kopā, rakstīšais jums šeit, mums sanāk 0, 4, 8, 0. Tagad es ieguvis rezultātu, kas ir šāds te. Pirmais, ko tu dari, tu paskaties, cik ir skaitļi aiz komata kopā uzdevumam, piemēram. Tātad šeit mums ir 1, 2, vairāk nav. Tātad atkal saliekam 1, 2, komats. Un mēs zinām pareizu komata novietojumu. Nākamais, kas mums jāatcerās, ka nevaram sākt skaitli ar 0, šo mēs pazaudējam, un aiz komata pēdējās nulles ir bezjēdzīgas. Tātad 14% no 60 ir 8,4. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, tad atgādinu noskatīties iepriekšējos video, kā var arī ātri aprēķināt procentus no kāda skaitļa, un neaizmirstiet arī sekot, lai redzētu vēl šādus foršus piemērus.